Labvakar, sarunā vārdi, kas virza nāciju. Man ļoti patīk šīs mūsu šodienas sarunas nosaukums, jo tas liecina, ka tomēr laikam eksistē kāda virzība mūsu nācijai, ja jau ir vārdi, kuri spēj šo fenomenu, virzības fenomenu kaut kā izraisīt. Man sarunas biedri šodien, jūs man visi esat sarakstīti alfabēta secībā, tā es jūs arī pieteikšu. Tātad Inga Bitēna ir certificēta mākslas terapeite, un Inga strādā ar vārdu, kā, es teiktu, dziedinošu fenomenu, vai ne? Vārdi Ingas ārsta praksē vai profesionālā praksē ir dziedinoši. Aiva Rozenberga ir komunikācijas, kultūras, publiskās diplomātijas un valsts tēla eksperte. Un es teiktu, ka tavs darbs ir lietot vārdus, lai savā veidā stiprinātu cilvēku vai ideju ietekmi. Savukārt Andris Rubins ir radošās aģentūras Magic, vadošais partneris. Un, Andri, es tev jautāšu vienkārši, kā ar vārdu var apbūrt, pūst mīglu acīs, vai varbūt likt saulē uzliek brīžos, kad te būtu jārien. Valodu tehnoloģiju uzņēmuma Tilde valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļovs. Andrej, tu esi lielu daļu sava pieauguša cilvēka dzīves veltījis tam, lai iemācītu mākslīgo intelektu izteikties latviski. Vismaz Tilde to dara. Un rakstniece Inga Žolude. Inga ir viena no idejas autoriem šai sarunā. Inga tic, ka ir vārdi, kas spēj virzīt nāciju un varbūt pārvietot vēl lielākas masas. Kā jau rakstniece Inga vienkārši ar vārdiem rada paralēlo realitāti savās grāmatās. Tad es jums visiem gribu vaicāt, jūsuprāt, kā jums katram šķiet, vai jums personiski ir vieglāk pateikt, vai jums personiski ir vieglāk uzrakstīt kaut ko, domu? Labi, Ingai, ne? Ingai droši vien uzrakstīt, Andri, tev? Esmu runātāja tips, es varu bezgalīgi runāt un rakstīt ar tādām vieglām grūtībām, bet vienlaikus, tad, kad es rakstu, es daudz, manuprāt, labāk spēju noformulēt tieši tos izvēlētos vārdus, teikumus, tekstu, kas šādi runājot, tur plūst viss, kam vajadzētu izskanēt un nevajadzētu izskanēt. Tad Inga Bitēna sēdēja blakus un māja ar galvu, Inga, tu piekrīt tam, ka rakstītie vārdi ir tā kā smagāki nekā tie runātie un tad nopietnāki? Es teiktu, ka dziļāki. Varbūt man ir vieglāk pateikt, bet ja es gribu kaut ko dzīvu, noformulēt, reflektēt, tad noteikti rakstītais vārds, tas ir dziļāk. Jā, Andrej, par datoristiem vispār liekas, ka viņi kopumā nerunā vispār, es nezinu, varbūt raksta. Viena no manām pirmajām darba vietām bija, mēs veidojam laikrakstu Dienu, un tas man iedzina tādu respektu pret rakstīto vārdu, kas man vēl joprojām saista. Un ir tā kā pārdomāja katru teikumu, ko raksta. Tādā ziņā, ka tu nezini, kur komats likt un tādā garā? Nē. Vienkārši tā ir atbildība par to, ko tu esi uzrakstījis. Kā mūsdienu pasaulē tā vārdu plūsmas, kur internetā iet uz visām pusēm, neviens par to īpaši neuztraucās, man kaut kā tā pietā to joprojām saglabājusies. Es tagad nodošu tevi, Inga Žolude, tu teici pirms sarunas, ka tu īpaši neesi runātāji. Tu taču kaut ko pateiksi. Nē, jo tā būtu mana izvēle, tad šai diskusējai būtu jānotiek rakstiski. Pilnīgi noteikti es rakstu daudz labāk nekā es runāju. Bet tā, jokam iemetot, ja mēs runājam par to, ka ir divi veidi cilvēki, tie runātāji un tie darītāji, tad man liekas, ka tā rakstīšana piedara pie tās darīšanas, tie darītāji, jo vispār, kad kaut ko uzrakstītu, tev ir reāli kaut kas jādara. Tev nepietiek ar to vārīšanās un pļāpāšanu. Bet, protams, ka ir vēl arī tas trešais veids, un tie ir tie domātāji. Un, tie domātāji, manuprāt, ir tie, kas virza nāciju. Jā, bet viņiem tad arī kaut kas ir jāpasaka un kaut kas jāuzraksta. Tava versija, vai tev ir vieglāk teikt vai rakstīt? Man liekas, ka es vispirms pasaku domās sev. Es neuzrakstu, pēc tam es varbūt kādu īstu domu varu piefiksēt, bet vispirms es pasaku domās, un visbiežāk tas ir kustībā esot. Brīžam man liekas, ka tiešām speciāli jābrauc ar mašīnu, mēs varētu, pieņemsim, ātri izdomāt kādu domu, ja tev ir 5 minūtes un tev nenāk kas galvā un tev ātri vajag, tad tas ir tāds, veids kā formāts, kā ātri izdomāt
Un pēc tam jau pateikt vai uzrakstīt, atkarībā no tā, kāda tā vajadzīga. Bet droši vien ātrāk un vieglāk man ir izdomāt to pateikt. Jā, nu tā kā pie tevis ir mikrofons, es tev arī prasīšu tālāk, ka tu esi tas cilvēks, kurš bija mūsu prezidents Vīrs Freibergs, komunikācijas cilvēks, palīgs, asistents, labā roka. Saki man, mēs visi zinām, ka Vīrs Freiberga ir prezidenti, kuras runas rezonē. Ir tie vārdi, vai ne, kas skar ausis, un ir tie vārdi, kas tiešām kaut ko pavirz uz priekšu un skar jūtas, sirds un darbības. Kā to prezidenta runas, tādas runas, teiksim, kā bija Vīrija Freiberga? Jā, kā to prezidentu runas, man liekas, tur būtu diezgan garlaicīgi atbild, bet... Aha, uzrakst asistenti vai kaut? Jo katrs prezidents tomēr ir personība, un viņš ir citāds vai viņa. Tāpēc, ja mēs runājam tieši par Vīriju Freibergu, visi zina, ka viņa pārsvarā tās viņas runas, kas tik ļoti iedvesmoja, bija pārsvarā runātas runas. Iespējams, jā, viņi bija pirms tam sagatavots kāds teksts, bet ļoti daudz, kas tapa paralēli viņas galvā, un to gala formātu neviens nezināja, arī viņas darbinieki, kas tad būs beigu galā tas, ko viņi pateiks. Lai arī līdz pēdējiem runa varēja tikt noslīpēta no padomnieku puses, pēc tam daudzkārt no viņas puses un tam līdzīgi. Bet, piemēram, slavenā dziesmu svētku runa pēc tam vienkārši tika nolikta malā, un tajā brīdī viņa visi bija tikpat pārsteigumi priekšā arī darbinieki, kā visi klausītāji no tā, ko viņi pateica. Līdz ar to, es domāju, personība ir tā, un tiešām tie cilvēki, tie domātāji, tie, kas var virzīt, jo tur ir runa ne tikai par vārdu, bet arī par to vibrāciju, par ko mēs runājam, un tas ir kaut kas, kas brīžam nav aprakstāms kaut kādos kvantitatīvos vai ne, rādītājos un izmērams ar ierīcēm. Tur ir deksme, gars, un kas ir gars, mēs droši vien šovakar nerunāsim par to. Jā, tad, protams, rakstība droši vien attīstījās pēc tam, kad cilvēki sāk domāt un runāt. Un tad, Inga, man tev jautājums ir, Inga Žolude, mums divas Ingas šodien. Tu cieši stāvi par to, ka rakstītais vārds ir svarīgs, ka rakstīto vārdu mēs nedrīkstam aizlaist vējā, ka tas ir jākop. Tad varētu teikt, kāpēc? Svarīgākais ir tas, ko mēs runājam, vai tas, ko mēs runājam, spēj piecelt no vietas cilvēkus. Es laikam paturpināšu no tās vietas, kur Aiva beidza, un viņa teica, ka par to garu, ka mēs šodien nerunāsim, un tas ir tas punkts, kur, man liekas, mums īstenībā ir jāsāk runāt, jo teksts un doma tā ir gara izpausme, un īpaši mēs runājam par tādiem spēcīgiem vēstījumiem, kas spēj ietekmēt, tie ir piepildīti ar kaut kādu garu enerģiju, vibrāciju, tajā izskanēja dažādi, vai ne, tie apzīmējumi. Jā, bet tās valodas var būt dažādas, tās, protams, var būt mutiskie vēstījumi, rakstiskie, tie var būt vizuālie, skaniskie, jebkādi citi, un tiem visiem ir, es domāju, sava vieta, sava ietekme. Tā kā, jā, es negribu nosvērt to visu tieši uz rakstītā vārda pusi, bet, tas ir tas mans lauciņš, un, protams, jā. Ja es varu mazliet piebilst, lai man nepārprot par to, ka mēs nerunāsim par garu tādā nozīmē, ka kur rodas gars, un tā būtu ļoti, ļoti interesanta tēma. Tas, ka gars, protams, ir pamatā šim vārdam, vienalga kādā izpausmē, es teiktu, hibrīdēs vārds, jo šobrīd viņš kā tik apzīmēts visdažādākajās formās rodas. Piemēram, ja mākslinieca Marina Abramoviča nostājas puļu priekšā miera simbolu formā, vai tas ir vārds vai nē, ja visiem cilvēkiem tajā brīdī galvā tas vārds miers parādās. Teiksim, man ļoti patīk šī jaunā doma par hibrīdo vārdu lietojumu. Es skatos uz Andru Rubīnu, un ja mēs domājam par radošo aģentūru, ko tu vārdi Magic, un zinām, ka agrāk to sauc par reklāmas aģentūru, tad tu esi tas cilvēks, kur mēs gribētu vaicāt par to, ka reizēm, vai ļoti bieži mēs nedomājam par tādām skaistām lietām kā par
vārdu spēku un dvēseli. Mēs vienkārši, tā kā mēģinam cilvēkiem kaut ko pastāstīt, un tad, reklāmisti ir tie, kas atrod tos īstos vārdus. Un tagad es tev pavisam varbūt pat piezemēt gribu prasīt, kas ir tie vārdi, vai tā forma, vai tas veids, kā cilvēki, kas ir jāsaka, vai kas ir jāuzraksta, lai cilvēki reaģē. Tu saki ikdienā, šitas teksts der, tas nedara. Kas der? Kādam ir jābūt tekstam, lai viņš tā kā iekrīt apziņā? Mūsu galvenā lieta, ko mēs meklējam, lai cilvēkiem ir emocija. Šo tekstu redzot vai lasot, vienalga kādā formā, bet lai šie nav vārdi, kurus mēs esam dzirdējuši jau 300 reizi, respektīvi tā ir cīņa pret klišejām, pret ierasto, pret saukļiem nekā lieka, labākais, ko vēlēties. Respektīvi tā ir tāda pastāvīga cīņa par to, lai mēs atrastu katru reizi svaigu veidu, kā pateikt to pašu, bet veidā, kas uzrunā, veidā, kas jebkāda emocija. Tu man pārsteidzi pateikt to pašu ko? Reklāmas jomā, protams, ka ir lietas, kas ir nemainīgās lietas. Katru gadu ir Ziemassvētki un kaut kas tiek piedāvāts par labāku cenu un katru gadu ir līgo un tā tālāk. Un, protams, arī tur var tam piet ārkārtīgi radoši. Viens piemērs, lai nebūtu abstrakt, cik ļoti mēs cīnamies ar to vispārīgo kaitinošo reklāmu, kuru kaut kādā ziņā mēs paši pārstāvam. Un tāpēc droši vien arī mūkam no tā vārda reklāmas aģentūra un sakam radoša aģentūra. Tomēr labāk skan piekrīt. Protams. Reklāmisti vispār tādi kaitnieki un tā teikt pārdos dvēseli un viss šitais mums, diemžēl, ar to mums jāskarās. Piemēram, LMT, viens no tiem zīmoliem, ko mums ir paveicies. Tikai nereklamēja tagad? Nē, runāt vispārīgi baigi sarežģīt, man liekas. Jā, bet to piemēru pasaki. Bet piemērs ir kampaņa, kur faktiski mums bija jātirgo kārtjo reizi telefonu labāk cenu atgriežoties skolā. Tas saucamā Back to School kampaņa, atgriežoties skolā kampaņa. Katru gadu tāds ir. Un tad cīnoties, lai tas nebūtu vienkārši kārtējais vārdu savienojums, mēs arī sakrita, protams, konteksts, kad ir karš bija sācies un inflācija un augšā cenas un vēl pandēmija nav tā kā pilnīgi beigusies, tas bija pirms pāris gadiem. Un tad mēs arī domājam, ko mēs varam jēgpilni pateikt. Un nonācām pie idejas, kad arī Latvijai vēsturiski ir bijuši grūti mirkļi, un ir literāti, kas ir un dažādi domātāji, kas ir spējuši pacelt latviešus un Latviju kā nāciju un latviešu kā tautu. Un būtībā sapratām, ka mēs gribam izvilkt šos te spēka vārdus, un kampaņa tā arī saucās. Protams, ka iedavām šos oriģinālos vēsturiskos spēku vārdus no Aspazijas, no Blaumaņa, es tagad ātrumā tā, kas mums bija vesela rinda brīnišķīgu dzejnieku un rakstnieku. Jāstāst būs Špikri, no Kromas. Un iedavām Ansim, tā kā radīt jaunu versiju, ja faktiski no šiem esošiem spēku vārdiem pievienot arī savu talantu. Būtībā kampaņa, kurai bija jāpārdod telefonu, kļuva par tādu spēcinošu kampaņu ar šiem spēku vārdiem, kas patiešām, ko mēs redzējām arī reakcijas dažādos sociālos tīklos, kas tiešām iedvesmojuši cilvēkus. Protams, lielākie prieki bija par tām ziņām no literatūras skolotājām, visbiežāk tās dāmas, kas teica, ka viņām tagad ir ļoti labs materiāls, ko izmantot savās mācību stundās. Tas ir Tad Annas uzrakstīja tekstus repa dziesmu, jā, un dziesmu balstoties šim te. Es tev zinu, man druski izsvienojums smadzenēs, un Inga, tu ņem mikrofonu, varbūt tu man palīdzēs, jo principā es saprotu, tā ir liela uzvara, vai ne, kā mums uztais foršas dziesmu, kas aiziet, bet mēs radām spēku vārdus, lai nācija virzītos kur uz tās vai citas firmas veikalu un pie telefonu. Varbūt mums vajadzētu kaut ko citu darīt, Inga. Tas nav pārmetums, bet es vienkārši gribu teikt, ka vārdu var daudz, vai mēs viņiem liekam darīt pareizās lietas. Tā, laikam, tas bija jautājums, vai es lūgtu par šo izteikties. Telefons ļoti vajadzīga lieta mūsdienās, to tu izmanto, lai piezīmētu un pateiktu tos labos spēku vārdus, vai ne, lai tu piefiksētu, bet es īstenībā gribēju tikai paturpināt Andra teikto par tiem spēku vārdiem. Un tas, ko jūs varat atrast arī lampā šeit, tas ir tas spēku vārdu pasts.
spēka un iedvesmas vārdu pasts. Un lūk, šeit pirmajā rindā ir 2 brīvprātīgie, Lāmas brīvprātīgie, un pie viņiem šīs te kartītes ir atrodams. Jūs katrs varat paņemt, uzrakstīt kādu iedvesmojošu, enerģijas piepildītu, virzošu un tā tālāk vēstījumu un nodot lampai, un tad savā starpā notiek šis te pasts. Īstenībā es esmu katram no jums uzrakstījusi arī uz šīm kartītēm. Inga, paldies, un es gribētu arī, lai mēs katrs to nolasam, jo principā mēs... Tas ir tikai zīme. Tas nav nekāds. Jo principā, es tā patulkoju, tas ir no šīs te vārdu, kas virs nāca idejas, ir izšķīlies tas lampas spēku vārdu pastu, un tad, kad man rokās arī bija šī te baltā kartīte, es domāju, nemaz nav tik viegli izdomāt, ko tāds baltas lapas rakstīt, ja tev vajag spēku vārdus teikt. Pagad, tas ir tā kā viena kartīte tev vai vienalga kam ko? Katram. Šeit ir par rakstīšanu man. Es izlasīšu tomēr. Rakstot var būt vienlaikus diriģents un orķestris. Skaisti. Vēl kāds nolasīs savu, man patīk. Raksti, lai iepazītu un izzinātu cilvēku, kurš dzīvo tavā ādā. Laikam sevi. No sevi, jā. Lai tavi vārdi virza un aizkustina kaut vienu, un tad arī visu mūsu nāciju ļoti. Man arī ļoti skaisti ir raksti, lai izjustu absolūtu brīvību. Tad pilnīgi viss ir iespējams, jo iztēlē nav robežu. Aiva arī nolasīs. Jā, labprāt. Vienmēr runā patiesību un tā, lai būtu patīkami to klausīties. Tad, jā, labi, nevienmēr tas izdodas, un patiesība patiesība parasti kož acīs, ausīs un sirdī. Bet labi, es Ingai gribēju, kas nav Vitānē prasīt par to mākslas terapiju. Inga, lai tas nedomāt, ka Inga glezno, Inga man teica pirms šīs te sarunas, ka Inga daudz ir strādājusi ar cilvēkiem, kuriem ir atkarības, un tad vārds un rakstītais vārds kalpot kā tāds terapeitisks līdzeklis. Un Inga, ir jau dzirdēts, ka, ejot terapijā, visgrūtākais vispār ir kaut ko pateikt, ja? Tā kā izrunāt kaut ko, saprast, kas ar tevi notiek, kad vieglāk ir noklusēt. Kādā veidā tas vārds var palīdzēt, tādā atkarības situācijā cilvēkiem? Es uzreiz sākšu ar to, ka tādi terapeitiskie vārdi un terapeitiskais teksts un mākslas terapija, tas ir tāds process, kur vienmēr ir terapeits klātesošs. Un, ja mēs runājam no tādas atkarības aspekta, es sākšu ar to, ka es braucu uz Cēsim. Šodien? Jā, šodien. Šodien uz baneriem, un bija tāda baneri ar vārdiem Pāls nav brālis. Man liekas, cilvēkiem no narkoloģijas ļoti iedvesmoja šie vārdi cilvēkiem uz pat drošu braukšanu. Ļoti vienkārši piemērs. Uzrakstīt vārdu, es dzeru, nevis vienkārši viņu pateikt, es dzeru vai lietoju kaut kādas vielas, bet es dzeru, uzlikt šo zīmītu uz poguļu un skatīties katru dienu. Un kāds man var palīdzēt, ja es dzeru, varbūt man palīdz, ka es rakstu, es esmu skaidrā? Protams, tas jau būtu nākamais solis, pat cik atkarībā ir ļoti spēcīgs aizsardzības mehānisms noliegums, tad ir, protams, ir svarīgi vispār sākt atzīt. Tas būtu tas pirmais solis uz skaidrību, un pēc tam jau var skaitīt skaidrās dienas, bet tieši atkarība ir jūtu slimība, un kā tu teici par to terapiju, kad ir grūti izteikt. Es izmantoju savu darbu stāvokli, un vakardien pacientiem teica, kad es gatavojos diskusijas vārdi, kas ir nācija, un palūdzu anonīmi, lai viņi pakomentē, ko viņam nozīmē teksts tādā terapeitiskajā vidē un esot programmām. Un tās lielākā daļa atbildes bija tieši par to, ka vispār es maļu galvā domas, man ir kaut kāda putra, un es vispār neizprotu, kas ar mani notiek, bet tad, kad sāku rakstīt dienas grāmatu, kad es sāku reflektēt un kaut kā likt uz papīra, tad tas vienkārši sāk kārtoties. Un, protams, tas tālāk tiks nes uz grupu speciālistiem, un tad tas viss ietērpās pilnīgi
kaut kādās citās krāsās un citā kvalitātē, bet tas ir tas par jūtām, jā, kad beidzot var kaut kā iekontenerēt jūtas, tas pats, kas mākslas terapijā notiek, jā, kad mēs kontenerējam jūtas emocijas un tad es varu distancēties, un tā un tad no malas ir paskatīties, par ko tas ir, kā tas man ietekmē, kur man stāv. Jā. Es klausos tevi un domāju par to realitāti, kurā mēs dzīvojam un kādus tekstus mēs producējam un ar kādiem visvairāk ir piegāstas visas elektroniskās ierīces, uz kurām mēs skatāmies. Un, Andrej, man tev jautājums, var jau būt, ka tie reflektējošie teksti vēl pēc 20 gadiem būs vienīgie, ar ko mēs vispār nodarbosimies, jo visu citu rakstīs mākslīgais intelekts, laika ziņas vispār ziņa par to, ka šeit tāda diskusija un tam līdzīgi. Kā tu teiktu, mums ir tā kā jāuztraucās par to, ka viņš rakstīs mūsu vietā, bet varbūt ir lietas, ko viņš nekad nevarēs izdarīt mūsu vietā. Jā, un ja Andris runāja par tām savām reklāmistu uzvarām, cik forši, ka tu iemāci tai reklāmai pateikt kaut ko, bet ir arī tāds mašīnu mācīšanās uzvars, ka tu iemāci tam mākslīgiem intelektam kaut ko. Jā, vajag jāuztraucās vai nē, tā pasaule mainās, un tas mākslīgais intelekts kļūst par realitāti, un tie teksti tiek ģenerēti, un skolēni un studenti ar lielu prieku to izmantoja pirmie lietotāji un pasniedzēji šausmās un nezinu, ko ar to darīt. Un tagad, paskatoties arī publiskajā vidē, jau var tā pamanīt, šitas ir uzģenerēts, tas ir uzģenerēts, šitas ir uzģenerēts. Kā tu viņus atšķirt? Kaut kā tāda sajūta veidojās, jo... Tev neveidojas varbūt tieši sajūta. Mums bišķīt vēl palīdz tas, ka latviešu valodai šie rīki, kā ChatGPT, nav īpaši labi. Ja? Un tur pēc tām kļūdiņām un neveiklajām izteiksmes formām to var redzēt. Ar angliskajiem tekstiem ir grūtāk. Bet angliskajiem tekstiem ir tāda īpatnība. Viņi tādi gudri uzrakstīti, un tu pirmajā uzmetienā izlasi, baigi labs teksts, tagad nokopējuši, ielikšu un viss gatavs. Ja, un tad tu sāc zināt, par ko tas teksts īsti ir, un ko viņš ir pateicis. Un viņš kaut kā, un tas teksts tā pa vienu ausu iekšā un pa otru ārā, ja? Un tad tu saproti, tev tas teksts vispār nekādu nav norizonējis. Viņš tev īsti neko nav tevi atstājis. Viņš ir aizpildījis laukumu, aizpildījis telpu, un tādu tekstu ir ļoti daudz, kas vienkārši aizpild laukumu, bet viņiem nav nekāda tā spēka vai ietekmes. Bet tu domā, tad tas ļauj atpazīt to ChatGPT? Ir tehniskas pazīmes, kuras var ieraudzīt kaut kādas līdzības, bet tas ir šis te, labskanīgs teksts bez kāda efekta vai dziļāka iespaida, tā ir tāda viena tāda pazīme, ka jāsāk uzmanīties. Nē, kad tu teici par tiem tekstiem, kas pa vienu ausu iekšā, par otru ārā, es nevaru likt roku uz uguns un teikt, ka es nekad mūžā neko tādu neesmu uzrakstījusi. Es domāju, tas mākslīgais intelekts arī ļoti labi no cilvēkiem apgūst šo te bla 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 mākslu. Viņš dara to pašu, ko cilvēki, cik ir to spēka tekstu, ja, procentuāli, es nezinu, ja kāds saskaitīt, niecīgs procents, vispārējais ir teksta plūdums, kaut kādas teksta upes un jūras, ar ko tiek aizpildīta informatīvā telpa, jā, tur nav cilvēkam jātērē tik daudz laika šīm plūdumam, to tagad mākslīgais intelekts saģenerēs. Nezinu, visādas programmas un koncepcijas, piemēram, ja, kuras neviens nelasa, ja. Projektu pieteikumi. Tieši tā. Lai Dievs mums piedod viss, kas šos projektus izskata. Es varbūt varu nedaudz paturpināt par šo tematu. Tādā atmiņā atnāca pie manis šodien, braucot uz Lampu pirms 5 gadiem Latvijas institūta teltī, mēs jautājām cilvēkiem, kāda būs nākotnes Latvija pēc 100 gadiem. Vienkārši aprakstiet. Un viena atbild man ir īpaši palikusi atmiņā, mums būs savu diasporu uz Marsa. Un turpinot šo rakstītā vārda tematiku un to, es tā iedomājos, mēs zinām, kā cilvēki devās emigrācijā, kad viņiem bija viens koferīts, varbūt līdz pēc otrā pasaules kara laikā. Un kas būs tas, ko cilvēks no Latvijas ņems uz to savu vietu uz Marsa līdzi no rakstītā vārda? Vai tas vispār būs vairs rakstītais vārds, ko viņš ņems līdzi? Kas būs tas formāts šim rakstītām vārdam? Vai tā joprojām būs kāda antikvāra grāmatiņa vai kāda mīļa grāmatiņa vai kāda no šiem spēka tekstiem, kas ir tika minēti iepriekš?
vai tas būs vienkārši kaut kāds čips vai cita kaut kāda veida ierīces formāts, kurā būs kaut kāds liels mākonis datu iekopēts. Kas būs tas, ko tad mēs ņemsim līdzi? Bet tu pagaidām par sevi varētu atbildēt, ko tu ņemt līdzi? Varbūt ne uz Marsu, es nezinu, ja tev uz spābūt uz 10 dienām jābrauc. Es laikam tāda konservatīva, man gribētos to rakstīto vārdu, pat ja man nedotu bagāžā vietu, es kaut kur viņu iegravētu, kaut vai uz ādas vai uz apģērbu. Man liekas, kaut kādu vēlmi gribas pēc tā, ka tu paņem mantojumu līdzi, kas tev ir bagātinājis un projām spēcina. Mēs te runājam par tiem spēka vārdiem, iepratim, būtībā devalvētiem vārdiem vai arī tukšiem vārdiem, jo, piemēram, ja šodien ChatGPT pajautā par latviešu buramvārdiem, viņš saka, latviešiem ir šādi buramvārdi. Puķis, zaķis, mešs, labs un apmēram tādā. Bija tieši 10 uzskaitīti, ja man atmiņa nevina, bet tādā 1, 2, 3, 4, 5, 6, tas bija labākais joks. Tā kā tur, protams, ir vēl kur augt, un mēs droši vien daudz ko vēl pieredzēsim, un arī šie joki vairs nebūs joki pēc gadu vai 2 vai pār. Inga, tu? Jā, paturpināt to marsiešu tēmu, latviešu uz Marsu, ko ņems līdzi, īstenībā ļoti interesants ir saraksts ar tekstiem, ko astronauti ir ņēmuši līdzi savos lidojumos. Un interesantā kārtā pirmo reizi, un viņiem īstenībā ir bagāžā atļautais kaut kāds daudzums, ko viņi drīkst aizpildīt tieši ar grāmatām. Un ko tad viņi tur ņem līdzi? Tur ir visdažādākais rosols, un, manuprāt, liela daļa no tā, ko viņi ņem līdzi, nebūtu pelnījuši lidot kosmosā, jā, bet pirmo reizi tiešām bija apzināti viņi, daļa no tā ceļojuma bija jau 68. gadā, un tad tika kosmosa kuģī lasīta Bībele. Par tiem tekstiem, ko mēs ņemam līdzi, bet arī neliels tās komentārs par to, ko Andrejs teica, bet, protams, ka mums jau tie tukšie vārdi ir vajadzīgi, lai rastos tie, pilnie vārdi kaut kādi, no kā atspērties, un tas, ka lasot to ChatGPT vai mākslīgā intelekta radīto tekstu, mums nerodās varbūt kaut kādas emocijas un sajūtas, bet arī tam čatam nerodās nekādas sajūtas, un man liekas, tas jau arī ir tas, kas mūs šķir šo te dzīvo autoru no tās ierīces, iekārtas, softvēra, kas to rada, un te varbūt Inga Bitēna var arī, papildināt, ka kāpēc mākslinieki, rakstnieki kaut ko rada, tur tie iemesli var būt dažādi, bet runājot par sevi, un man šķiet, ka tas ir no tādiem profesionāļiem tomēr klātesošs tāds motīvs ir tas, ko tas teksts, nevis tas, ko es radu un kā es virzu nāciju varbūt, bet ko tas teksts arī izdara ar mani. Un tas ir tas gandarījums, pārdzīvojums, piedzīvojums, ietekme, efekts, viss iespējamais, ko tas teksts var mums dot, radīšanas procesā, tas ir tas, ko čats nevar izjust un ko es nevaru izjust kā tas čata produkta saņēmējs vai ievadītājs, vai ne? Bet vai es tev pareizi saprotu, ka tu teici, ka tad ir jābūt zināmam daudzumam to tukšo vārdu, lai būtu atspērties tam cilvēkam, kurš grib kaut ko pateikt? Cilvēkiem ir jāļauj kļūdīties. Aha. Bet ja mēs tagad paskatāmies... Ja mēs tā plašāk paņemam to diskusiju, valodai ir dažāda funkcija. Viena no tā utilitārā funkcija ir informācijas nodošana. Un šeit mākslīgais intelekts var būt ļoti labs. Vienkārši sniegt informāciju, aprakstīt lietas. Piemēram, mākslīgā intelekta sistēmas ļoti labi var aprakstīt attēlus. Neredzīgiem cilvēkiem var palīdzēt orientēties telpā. Var no
teksta arī uzģenerēt filmu, piemēram, vai citu tekstu. Un vienkārši atbildēt uz jautājumiem, visu veikt utilitāras funkcijas. Racionāls tāds. Racionāls, jā. Un tā ir ļoti nozīmīga funkcija. Piemēram, tagad mūsdienās tur datos balstīta sabiedrība, tik daudz informācijas, kā saprast, ko ar to darīt, ja? Viņu vajag padarīt cilvēkam saprotamu. Un tas mākslīgais intelekts tos datus var pārvērst cilvēkam saprotamā valodā, un to viņš dara ļoti labi, bet tā ir utilitārā funkcija. Bet šeit, ja mēs runājam par to, kādi ir tie vārdi, kas te kā cilvēku iekustina, kas viņam paver kaut kādas jaunas apvāršanas, apvieno nāciju, virza kaut kādas darbības, pavērš, rada emocionālo saviņojumu, ja? Tad tā ir tā sfēra, kur ir, manuprāt, paliek cilvēku ziņā. Tur viņš ar mums nekonkurēs. Tur īstenībā arī ir nedaudz sarežģītāk. Mēs skatāmies uz komunikāciju teoriju. Tas viens ir tas, kāds ir teksts, vai ko tas autors ir uzrakstījis, bet otrs ir, kā tas ir nostrādājis uz cilvēku. Un dažreiz cilvēkam arī kaut kāds vienkāršs teksts, kas sasauc ar viņu pārdzīvojumu, ar viņu emocijām, viņu izjūtām, var radīt ļoti spēcīgu emocionālu saviņojumu. Un, tur var gadīties, ka tas mākslīgais intelekts uzmin, kā tad to saviņojumu mums radīt. Es drīkstu vienu bumbu iemest, provokāt. Lūdzu, bumbas mēs mīlam kautiņus uz skatuves arī un arī skatītāju zālē, protams. Vārdi, kas virza nāciju, it kā paredz to, šķiet, mēs runājam par prezidentu runām, tātad mēs runājam par reklāmām, mēs runājam par kaut ko, kas iekustina tādu lielu cilvēku grupu. Jā, rezonē droši vien vienādi, vai ne? Jā. Un tad es tā domāju, bet bieži, man liekas, tam cilvēkam rezonē tas, kā tavs kaimiņš ar tevi sasveicinājās vai aprunājās kāpņu telpā vai nē, un vai veikalā tev kāds uzkliedz vai nē, vai tev bija ļoti jauka saruna ar kādu cilvēku pasākumā un tā tālāk. Tas tev varbūt vairāk iekustina uz kaut ko dziļu, daiļu un skaistu, un tu radi sev to burbulu atkal apkārt, un tas atkal rada to nākamo. Man sakot, tā doma līdzīgi kā šobrīd šajā lampā par to, ka mēs dalāmies ar spēku vārdiem. Es domāju, ka spēku vārdi bieži vien viņiem nav jābūt nes cik sarežģītiem un tādiem. Viņi var būt tieši īstajā brīdī un laikā izskanoši vārdi, kas blakus esošam cilvēkam ir ļoti svarīgi. Un varbūt tieši tie maina viņa ikdienu, kas to zina, varbūt pat dzīvi. Tā kā man liekas, ka mums nevajag novērtēt par zemu to, kāda ir mūsu paša atbildība ikdienā pret savu tuvāko pasauli. Ne tikai pret to, ko mēs sasniedzam caur citiem, kā saka instrumentiem. Es domāju, īpaši tie cilvēki, kas skolā ir rakstījuši sacerējumus un daži pelti, kā nepietiekami labi rakstītāji un daži slavēti, tie pieaugušie šobrīd teiks, ka jauniem cilvēkiem ir grūtības apieties ar tekstu, ka viņi īsti neprot rakstīt tekstu, un tie teksti, kurus mēs lielā daudzumā rakstam ikdienā, viņi taču ir tā mūsu WhatsApp un citu lietotņu saziņa, viņiem nav jābūt personalizētiem, viņiem nav īpaši jāsatur nekādas manas personīgas iezīmes, viņi ir un var būt ar gramatiskām kļūdām. Un tālāk skatoties arī grāmatas lielā daudzumā raksta cilvēki, kas nemaz nav rakstnieki un kuriem varbūt pat tā, lai man piedod kāds, bet daudziem īsti nav ko teikt, bet grāmatu viņš izdot var. Un vai tad tomēr tā rakstīšana nezaudē savu ietekmi vismaz šajā brīdī? Tā Andris vislabāk, bet mēs katrs zinām, ka jebkura bilde būs ietekmīgāka par tikai vārdu vai vārds ar bildi kopā. Tad vai rakstīšana tomēr nezaudē savu ietekmi, lai kā man nepatiktu šo tagad izrunāt, jo vispār man patīk rakstīt. Kaut kādā ziņā bilde un savukārt video bildi, tā konkurence vienmēr bijusi un viņa droši vien pateicoties TikTok, Instagram, šiem sociālo tīklu milzīgie popularitātei pasaulē, kur dominē bildi, dominē attēls un tekstam mēdz nebūt vai vieta vispār, vai mēdz nebūt izšķiroša loma,
Es domāju, ka kaut kādā ziņā teksts ir pabīdīts nedaudz nostāk, un otras puses trāpīgs teksts, kas to attēla vai video stāstu spēj, kā lai saka, papildināt vai izraisīt kaut kādu papildus emociju noteikti var jebkuru reklāmu, jebkuru saturu padarīt vēl iedarbīgāk. Ja? Bet, ja drīkst, es vienkārši klausījos arī Aidas stāstā par to, atgriežoties pie tā, kas virza nāciju, kas virzīs Latviju. Un es arī braucu uz šo diskusiju un nācās domāt par šo, jo es sapratu, ka būs jākāpj skatuvs un kāds varbūt klausīsies. Un tāds arī noticis. Paldies jums! Un bija tas periods, ka Latvijā mēs atguvām neatkarību, un tad mūs ļoti iedvesmoja rakstnieki un dzejnieki, un Ziedonis bija dzīvs, un Dainis Īvāns uzkāpa uz tribīnes, un kaut kā atrada tos vārdus, un tas rezonēja, un tas tiešām lika arī man kā puikām tur tā teikt, nesties krastmalā dziedāt līdzi, un ticēt labajām, tad bija vairs Vīķis ēra, teiksim, ja, kas mums patiešām, tas viņas spēja pateikt tik kodolīgi un tik precīzi īstajā brīdī īstos vārdus, un, protams, tā dziesmu svētku runa, es domāju, ka tas kaut kādā mūsu, genofondā uz mūžiem cerams ir, un pretstatā, teiksim, nesen atkal bija vēlēšanas, un atkal bija, protams, dažādi politiķi, dažādi mēģināja runāt par šo valsti, un bija arī frāze no vienas augststāvošana personas, ka Latvija nekād neizsasniegs Luksemburgas līmeni, mēs varam necerēt, ja? Un tad es katreiz, protams, mierinu ar sevi domu, ka tā ir tikai šī amatpersona. Es vairākas liecos ticēt, vairāk, kas sakam, ka mēs esam, varam, mēs spējam, mēs esam diži. Bet jau pēdējā 10 gadē es teiktu, ka man personīgs vairāk rezonējas tas, kas notiek Latvijas sporta, Latvijas basketbola un hokeja izlašu treneru vārdos. Es nezinu, vai jūs tā sekojuši līdz, bet bija Teda Nolana periods, kurš pirmais tā ļoti skaidri pateica, jūs esat 12. labākie pasaulē hokejā, tas ir neticami, jums ir jālepojās, jums ar šo lepnumu ir jāiziet laukumā katru reizi. Tad nāca Hartlīs, kurš teica, ka mūsu leksikā nav vārda zaudēt, mūsu leksikā ir vārds uzvarēt vai neuzvarēt. Mēs uzvaram vai neuzvaram, mēs nezaudējam. Un tad ir Harijs Vītoliņš, kurš saka, tas ir tikai sākums, pēc katras spēles, arī ļoti spilgtām uzvarām, dodot sajūtu, ka mēs neapstājamies šeit, mēs mēķējam tālāk. Ja? Un Luka Banki, kurš saka, ir jāspēlē kopā. Un uzsverot to, ka jo mazāk valsts, mazāk nāciju, vairāk mums jāsadarbojās. Un tas kļuva par pasaules čempionātu arī Latvijas tādu valsts vienības vizītkarti, tieši komandas spēle. Un man ļoti šie treneri, valstsveidu treneri iedvesmojuši gan personīgi, gan es redzu, ka tas tiešām darbojās un ka mums ir labākie panākumi, kādi bijuši jebkad abos šajos sporta veidos. Un tas liek vēlreiz apstiprina to, ka vārdiem ir milzīga nozīme. Un, protams, ja vārdiem seko darbi, tas ir kolosāli. Un tad šī kombinācija patiešām var pacelt gan nāciju, gan komandu, gan valsti, gan sabiedrību. Un es ceru, ka mums šādi līderi ir un būs, un ka mēs tajos grūtajos brīžos, tā kā smelsimies spēku no tiem, kas mūs iedvesmojoši varbūt pirms kādu laiku. Klausies, un tev klausoties un blakus sēž Inga, kur teica, ka tev braucot šur patīk pāles nav brālis, ja? Bet tev, Andra, klausoties, es tiešām domāju, Ingu, vai tev terapeita pieredze neapliecina, ka varbūt mums gluži vienkārši ir pietrūcis tādā trenera blakus, nezinu, vai vecāku, vai skolotāju, vai draugu izskatā, ka mēs vienkārši, neviens mūs nav slavējis un cēlis ar vārdiem mūsu pašapziņu, un beigās tev jāraksta uz spoguļa, kā tur bija, es dzeru, jā. Oi, tas ir tik plašs jautājums. Nē, restīvi, jā, varbūt tu vari teikt, ka mums vajag savus bērnus vienkārši, tā kā Luka Banki savu komandu, vienkārši celt visu laiku ar vārdiem. Klau, es nezinu, jo šobrīd vispār ir runas par to, ka ir lieli jautājumi par to, kāda būs tā nākamā paudze, kur ir tādā baigā atbalstā ir izaudzināta. Tur ir citi
uzreiz parādās rakursi, tur uzreiz nav tā konkurence tik spēcīga, tur cilvēki kaut kā neizpaužās un vēl viss kaut kas, tur ir ļoti daudz jautājumu. Bet ir konkurence, ne? Jā, jo savukārt skaisti, ka to, ko mēs pat neesam kādreiz dabūjuši bērnībā, tad mēs kaut kādā veidā to sublimējam. Un tas arī daļēji, gribu atbildēt arī uz Ingas komentāru par māksliniekiem un radīto mākslu, un tad tas arī ir par radīto vārdu, tas viss ir kaut kādos tādos līmeņos. Es vienkārši varu radīt, uzlikt kaut kur sev priekšā, priecāties, es varu radīt, reflektēt par to un domāt, kā tas saistās ar mani, kas raisa pa procesu mani, un es varu pārunāt ar kādu, un tas jau atkal ir kaut kas cits. Tieši tas pats ar grāmatu, es izlasu viņu pēc gada, un tad man ir atkal kaut kas uzceļ, un tad tur ir kaut kāds atklāsmes, un es varu vēl ar kādu pārunāt, un tur ir vēl cits. Bet cilvēki ar tevi pārunā savus sajūtas un tos vesels stāvokļus, mēs esam nepietiekami pašapzinīgi un depresīvi. Mēs, tie, kas dodas pie terapeita. Es teiktu tā, mums droši vien nav labs stils vispārināt, bet mums ir noteikti vispār ir emocionāla intelekta trūkums. Ko tas nozīmē? Tas ir vispār mācīt atpazīt to, ko es jūtu, mācīties, ieraudzīt savas vajadzības, pat nosaukt vārdos, otram cilvēkam pateikt, ko es gribu, ko es jūtu pret tevi, un vispār kaut kā cieņpilnu konflikts ir izsanāt, piemēram. Ja? Tas ir kaut kā vienkārši. Bet es gribu iebāzt savu personīgo pieredzi, un tas varbūt ir risks, bet man liekas, ka, ja mēs runājam par vārdiem un nāciju, man ir kaut kā tāda sava pieredze, ko gribas pateikt. Es nāku no krieviski runājušas ģimenes, man ir krievu valoda, dzimta valoda. Un tad, kad karš sākās, protams, man ir vispār kaut kāds baigās pārvērtības, vērtību pārvērtēšanas notikušas. Un es sevi ieraudzīju, savā dzimtenē Latvijā, kā es dzīvoju uz 2 krēsliem. Un tieši tas laiks ir bijis, kad es sāku poetiskos rakstus rakstīt, literārā akadēmijā bija ar daudziem jauniem cilvēkiem, kurš super skaisti raksta, un tie bija ļoti jauni cilvēki gados. Gados jau? Jā, un es pārstāju absolūti kaut ko rakstīt dzimtā valodā, tikai latviski, un es ieraudzīju to, cik ļoti man teksts vispār palīdz kaut kāds attiecības ar dzimteni būvēt. Ar dzimteni, ar Latviju? Jā. Un kādā veidā? Viens tas ir vispār kopt valodu, otrs tas ir par to vispār kādu kontentu es lietoju. Jā. Un es ieraudzīju, cik daudz viss, kas interesants ir latviešu valodā, un ja es redzu, ka grāmata ir kaut kāda iztulkota, es izvēlēšos lasīt ne krievu valodā, bet izvēlēšos lasīt latviski, un man tas liekas kaut kā interesantāk un svarīgāk, vērtīgāk. Man kā latvietei tas pilnīgi glāst ausis, ko tu saki, bet vai šis tad tev nav tāds sajūta, ka tādā veidā tu kaut kā samazini vai nodod to savu krievietes būtību? Redzi, es noteikti nevaru pateikt, ka es esmu krieviete, es nevaru pateikt, ka es esmu latviete. Tas ir... Bet tas no tevs netiek prasīt. Protams, bet tas ir kaut kas par identitāti, tas ir kaut kas tāds, un tas stāsts par to identitāti, es nevaru pateikt, ka es saku kāds atbildes uz to, esmu baigās atradusi. Drīzāk man pietika prāta un spēka paši sevi konfrontēt un vienkārši es kaut kā meklēju to ceļu, un šobrīd man tieši vārdi, latviski vārdi ļoti palīdz. Cik skaisti dzirdēt. Labi, tev blakus sēž Andrejs, un tu, Andrej, tāds aizdomājies esi, un tas tiešām bija interesanti, ko Inga teica, kā vārdi latviešu valodā spēja, tā kā atraisīt, nevis virzīt nāciju, bet virzīt tevi kā Latvijas pilsoni, kā sajust dzimteni, ko mēs vēl varētu pateikt. Bet domājot par tiem jaunajiem cilvēkiem, un Andrej, tavā nozarē, protams, ir tādi digitāli domājoši cilvēki un nav nekādi literāti, ja mēs tur tā varam humanitārijos cilvēkos un eksaktajos dalīt. Tavuprāt, tam ir kaut kāds svars un nozīme, lai arī tāda ciparu galva vai matemātiski apdāvināts cilvēks tomēr spētu, izteikties skaisti, latviski, nevis kaut kādā latviešu angļu mistrojumā, vai uzrakstīt pareizi un zināt, kādas galotnes jālieto.
Neapšaubām. Tas ir tas jautājums, kā veidojas vispār valodas izjūta. Un valoda jau nav tikai komunikācija līdzeklis, valoda jau ietver sevi pasaules redzējumu, to skatu uz pasauli, izpratni, kultūras kodu un tā tālāk. Tur ir, valoda ir ļoti eksistenciāli svarīgs mūsu esības elements. Bet jautājums, kādā tādā valodas vidē jaunieši dzīvo. Un, lai grāmatu lasīšana ir ļoti būtiska, lai koptu valodas izjūtu. Jā, to mums viss skolotājs saka. Un tas tā ir. Bet ir jāreikinās ar realitāti, ka jaunieši grāmatas lasa ļoti maz. Jā. Lasa fragmentāri. Tikai to, ko vajag. Es negribu vispārināt. Es zinu jauniešus, kur tiešām aizraujās ar literatūru. Ja? Kurus mēs arī tad izceram. Mēs visi tiešām tad zinām. Jā, un tas nav tā, ka mūsdienās tas ir tā, iespējams, ka var atrast veidus, kā ieinteresēt. Ja es esmu redzējis mazus puikas, kas lasa biezas grāmatas ar milzu aizrautību, un to var izdarīt, bet tie ir izņēmumi. Un no tādas fragmentāras tekstu lasīšanas, ar ko tādā vidē dzīvo ļoti daudzi sociālos tīklos vai internetu vidē, maza teksta gabaliņa, informācijas lauskas no tā. Tas arī veido tādu fragmentāru to pasaules saimi, pasaules uztvert. Tas ir citāds veids arī, kā cilvēks sāk domāt, kā viņš komunicē, kā izturās. Un tā ir tā jaunā realitāte, ar ko mums būs jārēķinās. Un tu teiktu, ka ir kā saka, žēl, protams, zaudēt to bagāžu, ar kur tu ienāk šajā pasaulē, bet, kā ir, tā arī dzīvojam. Bet tu domā, ka tas būtu jāmaina. Tas ir tas, par ko es domāju. Mēs nebūsim vairs aktuāli ar saviem grāmatu plauktiem, un tad varbūt būs pēc tam pasaulē bez tām grāmatām un tekstiem. Un Inga Žolda pavisam jau pēdīgi šeit rītī izskatās, bet labi, Andrej, ko tu par to saki? Mēs jau varam tur vaimanāt par to, cik labi bija mūsu jaunībā, vai tur vēl mūsu vecāki stāst un vecvecāki, paskatoties uz mūsu savu vecvecāku grāmatu plauktu, es arī varu tikai nopūsties, ja? Cik daudz grāmatas es neesmu izlasījis un gribētu izlasīt. Bet ir jārēķinās to, ka tā pasaule mainās, un tā jauna realitāte, un mums ir jāatrod veids, kā šīs jaunie līdzekļi, šī digitālā vide, arī tas pats mākslīgais intelekts, kā to izmantot, lai to cilvēku padarītu bagātāku, cilvēciskāku, emocionāli, inteliģentāku, ja? Emocionālis intelekts. Jā. Bet īstenībā... Jāatrod jaunie veidi. Bet Inga, tagad Žaluda Inga, bet tomēr tajā visā, ko Andrejs saka, tā ir taisnība, un tomēr ir pretruni, jo man liekas, ka šobrīd tik daudz cilvēku raksta grāmatas un tik daudz tie nosaukumi tiek izdoti, kādi nemaz tik, nebija Latvijas tik daudz to sarakstīto vienību tajos vecajos labajos laikos, kad mūsu vecvecākiem bija tie lielie grāmatu plaukti. Tur ir kaut kāda pretruna. Mēs rakstam grāmatas, bet mēs esam pārstājuši viņas lasīt. Taisnība ir tajā, ko Andrejs arī pateica, ka tas teksts, ko mēs radām, tas ietver arī tādu kultūras kodu. Un tad ir jautājums par to, kāpēc mēs nevaram paņemt reku bestselleru, vienkārši iztulkot un baigi forši. Un tas ir labi uzrakstīts, visiem patīk, tulkos 27, 32 valodās un devai lasām. Un īstenībā tas ir akmens mūsu grāmatu izdevēju, tādā dārziņā, ka mēs redzam darbībā šo te. Mēs nekad nebūsim kā Luksemburga, mēs nekad nevarēsim, ja? Latviešu literatūra ir drūma un depresīva un vispār neinteresanti, tur nekā nav. Es labāk lasīšu, vai ne, kaut kādu bestselleru. Bet tur jau ir tas stāsts, ka neviens cits, nezinu, īru, franču, vācu, amerikāņu autors nevar izstāstīt mūsu stāstu. Tas ir mūsu stāsts, tas, ko mēs rakstām, tas ir vajadzīgs mums kā sabiedrībai, tas arī tie ir tie vārdi, kas virza, kas būvē mūs kā nāciju. Tas arī ir tas svarīgākais, kāpēc tam ir jāpastāv.
Es gribu par bērniem pakomentēt. Man liekas, ka pārāk daudz atbildības bērniem ir atdevuši un aizmirsuši par ģimenes sistēmu kā tādu, jo ir vecāki un skaisti, kad ir, mēs dzīvojam ļoti intensīvā laikmetā, ir super daudz gadžeti, daudz kredīti, daudz jāstrādā un jāpelna nauda un ir kaut kādi viegli ceļi, bet ir, nezinu, gribas uzreiz teikt par apzinātības praksi vienu, kā kopt attiecības ģimenēs, pāros, vienam otram lasīt grāmatas. Bet tad, tas ir, tu vēl te man lasīt priekšā, skaļi? Jā. Skaisti. Jā, man vīrs lasa grāmatu priekšā, vai es viņam. Un tad jūs izvēlaties, ko otram lasīt, ja viņš izvēlas, ko viņš grib dzirdēt? Nē, mēs vienojamies, kādu grāmatu mēs gribam izlasīt kopā. Cik skaisti. Jā, un tas ir tas pats ar bērniem, jo tur, kur es redzu lasošās ģimenes, kur lasa bērni, tur lasa vecāki. Jā, un tur tas ir tāds praksa kopā. Es tev gribēju jautāt, ja es klausos audio grāmatu vai raidierakstu, tas skaitās? Tas ir, Tu domā, mašīnā kopā ar sievu? Visdrīzāk tas, kā reiz, kad tu neesi ar nevienu kopā, bet es domāju, vienkārši tas arī, man liekas, daļai atbild, kas mainās, kad vismaz manā dzīvē noteikti tā lasīšana ir gājusi mazumā, bet klausīšanās ir gājusi varbūt pat vairāk nekā es jebkad agrāk lasīju. Jautājums, vai ko mēs tur zaudējam tajā? Nelasot, bet klausoties grāmatu? Man liekas, neko. Varbūt kaut ko zaudējam, es nezinu. Bet, starp citu, tā ir viena, man liekas, pilnīgi no savas pieredzes var teikt, man ir viena no skaistākajiem tiem dzīves brīžiem vai tiem periodiem bija, kad es bērniem lasīju grāmatas, ka viņi vēl bija tik mazi un pirms gulēja tiešanas lasīju grāmatas un trīs bērni un vecākie jau lielāki, mazākais mazāks un tik un tā nāk un klausās. Un tas ir kaut kāds, tur ir tāda baigā maģija tenī procesā, jā, un nezinu, ļoti iesaku jaunajiem vecākiem, pamēģiniet, baigi skaisti brīži. Klausies, Andrej, bet, principā ir izēšana visam, tu lasi sievai priekšā, un tā ideja tiešām iepatikās, bet Aiva visu laiku jau kādu brīdi grib teikt un netiek pie vārdu. Kamēr es gribu teikt, tikmēr jau domas mainās, jo atkal diskusija iet uz priekšu. Katrā ziņā, man liekas, te vairākas svarīgas domas par to, ka pašizpausme kā tāda nekur nepazūd un nepazudīs. Skaidrs, ka tās formas mainīsies un varbūt mums tiešām nav ko uztvert to traģiski. Vienkārši nāks jauna paudze, viņi atrod savu valodu, savu veidu, savu kodu. Vienalga, kāds tas kods būs, vai rakstīts, vai nerakstīts, zīmēts, vai jebkādos citos veidos izteikts. Otrs ir par to apzinātības praksi, kas, man liekas, arī ārkārtīgi svarīgi par to, ka es katru dienu kaut ko radu. Es radu, te bija doma par to, ka es radu mantojumu, jo es atstāju kaut kādus ieradumus bērniem vai savai ģimenei, ko mēs darām kopā, un tas paliek no paudzes paudzē, kā labs ieradums, bet arī savas domas, ko es ikdienā domāju, vai man ir tas laiks, kaut vai 1 minūte, kad es tiešām izdomāju kaut ko savu. Jums ir tik daudz tā trokšņa. Man liekas, tā klusuma brīdis, man liekas, ir tāda milzīga apzinātības prakses vajadzība, ko mums katram piekopt. Un, man liekas, viss pamatā jau tā doma arī paliek vienalga, vai mēs viņu uzrakstam, vai klausāmies, vai citādi radām, kā jau mēs sākumā sacījām. Jā, un es varu teikt, ka es tiešām esmu gatava celties, un es to daru 1,5 stundu agrāk, nekā man vajadzētu, lai man būtu šis laiks vienai, ko padomāt, kamēr visi vēl guļ. Un tagad es ļoti riskēšu, jo mēs te kaut kā atkal, protams, nezinu, kādas paudzes tur te uzstājībā meklēt vainīgos pētņās un malām, tur runājam par jauniešiem, kur nelas, un es redzu, te riskēšu, es redzu, tur te labāk, kreisajā flangā sēž skaistas 4 jaunas sejas. Es tiešām gribu jums, meitenes un puiši, pavaicāt, lūdzu, ko jūs domājat vai jūtat, vai kā jūs iekšēji komentējat, kad atkal sēž strīpās 6 pieaugušie, un jā, vecmāmiņā bija tādi grāmatlaukti, mums šādi, mūsu bērniem nekādi. Jā, tieši tā tas nav ne labi, ne slikti, bet kāds ir jūsu tas iekšējais komentārs, kā jūs tagad tos vārdos varētu ieteikt? Ko jūs domājat, jūs tiešām nelasat, vai lasīt nav tik svarīgi, vai lasīt nav modē, vai arī jūs varat būt dziļi, gudri, forši un smalki jūtoši arī bez tās lasīšanas, tik lielā mērā vismaz? Es teikšu,
Man liekas, man jāpiesteic ar mikrofonu, un tas chatboks kaut kā mums laikam nepārāk strādā. Bet labi, ka jūs nesēžat tālu. Nestrādā taču, ne? Tā. Šis mikrofons strādā. Es gribu teikt, pirmkārt, ļoti interesanta diskusija. Ļoti žēl, ka viņai nav ieraksta, jo viņa noteikti būs audio ieraksts. Brīnišķīgi. Par lasīšanu mēs lasam. Mana ģimenē mēs lasam katru dienu, un arī bērni no mazotnes lasījuši. Ļoti interesanti bija dzirdēt par to, ka, ka vajag veicināt, kā bērni lasītu, bet ko darīt līdz 15 gadiem dēls lasīt visu laiku, 50 grāmatas, visāda pieaugušu literatūra, un pēc 15 gadiem nelas neko. Nelas neko, viss ir gadžeti, viss, šeit nezinu, kā to varētu, ko darīt, bet būtu atkal interesēt savukārt meitai, atkal ir interesanti. Meita varētu pati pateikt, es tā kā uz meitu skatījos, domājot, pavaicāt, ko jaunieši domā par to lasīšanu, nelasīšanu. Manuprāt, ka man patīk lasīt, tas ir grūti atrast enerģiju un tā, bet manuprāt, ir ļoti izaugsmēji svarīgi, tāpēc... Bet tu tiešām to dari? Jā, es lasu. Es nesen izlasīju Francis Kafkas grāmatu. Es tā kā tāds vai... Piedod, lūdzu, es negribēju tev eksaminēt, ko tu lasi vai nelasi, bet paldies tev. Labi, un te vēl divi. Es ātri atbildēšu, ko var darīt digitālo detoksu, visus gadžetus mājās atstāt un braukt uz nedēļu uz mežu un lasīt viens otram. Bet, piemēram, par to lasīt līdz 15 gadiem es godīgi varu pateikt, man liekas, es līdz 16 gadiem izlasīju visu, visu literatūru, ar kuru es uzturēju sev pie dzīvības augstskolas laikā, jo tad man nebija laika īpaši lasīt, ja godīgi. Labi, bet tagad es divi puiši sēžu par lasīšanu, ko es sakat? Es piekrītu viedoklī, ka tas ir labais veids, lai atpūsties no telefona, no gadžetiem, jo, telefons tā ir atrast dopamīns, bet lasīšana palīdzēt koncentrēties, būt mierīgāk un dabūt veselīgu dopamīnu. Jā, es varu pateikt par divām dimensijām. Un pirmā dimensija ir vispār tas, kas man patīk lasīt. Tas ir tāda līksme un tad es jūtos arī citādi. Un otra dimensija, tas ir kognitīvo funkciju attīstība un arī emocionāls inteliģences attīstība, jo mēs zinām no dažādiem pētījumiem, ka cilvēkiem, kas lasa, tiem emocionāla inteliģence ir arī augstākajā līmenī. Un tas ir arī tāds ļoti motivējošais faktors. Un tāpēc es domāju, ka jaunieši lasa un jaunieši arī saprot, ka ir jālasa. Paklaudies, izklausās tā, ka, ja tu gribi sešpaku, tu ej uz to, sporta zāli, un ja tu gribi to emocionālo inteliģenci, tev pat, ja īpaši negribās, tu sev disciplīnā lasi? Jā, tieši tā. Skaisti. Labi, tomēr es tas teiktu. Es atļaušos minēt, ka šajā publikā, kas piekdien 10. vakarā piedalās sarunā par vārdiem, varētu būt diezgan tāds specifisks burbulis, teiksim, jā. Bet jebkurā gadījumā, jā, prieks. Paklausieties, tā publikas te ir sanācis diezgan cienījami priekš tā, ka pulkstenis ir ne tikai 10, bet jau 10:28 un bez 2 minūtēm mums tā diskusija oficiāli beidzās. Paceliet rokas tie, kas domā, ka tā lai tagad prasa, lai es vairāk rokas dabūtu. Es domāju, vai tiešām jūs esat specifiska publika, tāpēc, ka jūs gribat klausīties par lasīšanu. Kuram šķiet, ka jūs esat normāli? 2, un kuram šķiet, ka jūs esat specifiski 3? Ziniet, pusi uz pusi, bet droši vien specifisko vairāk, Andri, tev ir taisnība. Man liekas, ka mēs esam ļoti tiešā uzskatāmā veidā tiešām ievirzījuši to nāciju.
Bet ko man atklāja grāmatu lasīšana jaunībā? Jaunībā ir visādi pārdzīvojumi, emocijas un tā tālāk. Tu nesaproti, ko ar to darīt un kas ar tevi nav kārtībā. Un lasot grāmatas, tu saproti, nē, citiem arī ir bija, un tas ir normāli. Un mēs visi esam normāli. Paklau, bet es laikam atšķiru grāmatu lasīšanu no sociālo tīklu lasīšanas, jo, ja tu lasi sociālos tīklus, tad pat, ja tu redz, ka, jā, tu sajūties beigās nepārāk normāls, bet ja tu lasi grāmatas, tad tieši otrādi, tad kaut kas tur tāds varētu būt. Ko, Inga? Kuri no Ingām, varbūt tur ir tāda terapeitiskā iedarbība grāmatām, vai ne? Kad tu sajūties normāls iepratim tam, bet tu dzīvo... Sociālās tīkls viens jau paņem vienkārši zilo ekrānu, cik viņš visu kaut ko mums uzludina un negatīvi ietekmē un visādas bildes ar skaistiem ķermeņiem un vispār, kas nav kontaktā ar realitāti, par to, kāda ir realitāte. Jā? Tad, protams, grāmatas tas ir kaut kas cits. Nu, cerībā, ka mans telefons iet bišķi par ātru un mums vēl tomēr ir 1 minūte. Tā rakstīšanas ideja šeit neatskan nejauši. Tā rakstīšanas ideja tiks attīstītā un viņai tiks audzēti muskuļi dažādos veidos, un Inga lūdzu pēc iespējas, iekustinot nāciju, pastāstīt par rakstivālu, kas mūs sagaida augustā, un Inga ar savu komandu ir šim te rakstivālam vecāki, teiksim tā. Vissvarīgākās atziņas te jau šovakar izskanēja, cik ļoti būtiski katrai nācijai, runāsim par sevi šovakar, ja mūsu nācijai, mūsu valodai, mūsu īpašajai, dārgajai latviešu valodai un mūsu identitātei, cik svarīgi ir šie teksti, kas ietver mūsu kodolu, mūsu kultūras kodu. Tieši tāpēc, manuprāt, vai mūsuprāt, ir jāpaplašina šis instruments, kas ir mūsu rokās, tas ir tas teksts, tas ir tas rakstītais vārds, ko mēs visi esam apguvuši līdz 5-6 gadu vecumam, un tā mēs ļoti mierīgi esam dzīvojuši atlikušo dzīvi un īpaši neinteresējušies, kā padziļināt šī instrumenta potenciālu. To mēs redzam šajā laikā, pēdējos pāris gados, kad šie teksti nāk mums virsū un mūs provocē, un tieši tāpēc mēs aicinām runāt par šo instrumentu un par rakstīto vārdu plašāk, par visiem tā potenciāliem un nozīmēm, un nāciet visi 11. augustā Līgatnē Zeit kultūras kvartālā, kur būs Rakstivāls, kas ir pirmais rakstīšanai veltītais festivāls Latvijā, Baltijā un visur citur. Varbūt pat pasaulē. Varbūt, ka Rakstivāls noteikti pirmais pasaulē, jā, tā kā tiekamies tur, jā. Un labā ziņa, ka tur būs vieta arī speciāla niša, kur varēs darboties bērni. Tā kā tiešām milzu paldies visiem, kas mūs atbalstīja šeit svarīgajā sarunā par rakstīšanu, un, protams, paldies bariem sarunu biedriem. Ko es nedzirdēju? Andrim, Ingai, Andrejam, Ingai un Aivai paldies, un man Dēnai arī paldies. Viss mēs beidzām.